Rīgas pilsētas 3. ģimnāzijas komanda piedāvā sekojošas enerģijas taupīšanas un ģenerēšanas metodas. Pirmā metode – eskalators. Kā būtu, ja visa potenciālā enerģija, kuru piemīt skolēniem kāpjot lejā pa kāpnēm, tiktu izmantot liederīgi? Skolnieki ar savu svaru darbina eskalatoru, kuram vienā galā ir pievienots elektroģenerators, tādā veidā ražojot nelielu daudzumu elektroenerģijas. Šādi mēs ietaupītu līdz pat 10 vatiem mēnesī. Otrā metode – pedāļu projektors. Projektors darbojas ar aptuveni 500 vatu jaudu. Tieši tikpat daudz spēj ģenerēt skolēns minot ar velotrenažieru, kurš ir aprīkots ar ģeneratoru. Šādi mēs ietaupītu enerģiju un piekoptu veselīgu dzīvesveidu. Trešā metode – produktīvā grīda. Sporta zāle nemitīgi tiek noslogota visu mēnesi. Skrienot katru soļu radītajā triecienā pret grīdu, 0,2 džauli enerģijas pārvērš siltumā. Izveidojot grīdu no piecoelektriska materiāla, šo enerģiju var pārvērst elektriskajā strāvā. Ceturtā metode – rotējošās durvis. Ikdienas pa durvīm ienāk un iziet liels skaits cilvēku. Ierīkojot rotējošās durvis, kas aprīkotas ar ģeneratoru, katrs cilvēks šīs durvis griežot paveiks 200 džaulu lielu darbu. Taču visefektīvāk ietaupīt enerģiju var optimizējot elektrības patēriņu skolā, nomainot vecās kvēlspuldes un citas neefektīvas lampas, kā arī izslēdzot skolas dators ārpus stundu laikā, kā arī iegādājoties jaunus klēpjdatorus, kas nomainītu šobrīd novecojošo datortehniku. Šādi mēs ietaupītu 500 lapus mēnesī. Papildus visām jau minētajām elektroenerģijas taupīšanas versijām, mēs aplūkojam arī citas versijas, kā piemēram saules kolektoru uzstādīšana, kas būtu visefektīgākā, baseinu viļņu potenciālās enerģijas pārvēršana elektroenerģijā ar konversijas palīdzību, notekūdeņu trubām pievienot mazas turbīnas, kas ražot elektroenerģiju, kā arī mēslu raudzēšanu un dažādu gāzu iegūšanu no tiem.